jebkurā gadījumā šis ir kaut kas absolūti unikāls pasaulē. Man šķiet, nekad nekas tāds nav noticis. Rīgā, Stabilnē, Alfā nekad pirmo reizi. Indiju mūzikas grupa Subscriptum šonedēļ pavadīja 4 dienas iepirkšanās centra Akropola Alfa telpās, īstenojot vēl nebijušu projektu mūzikas pasaulē. Veikala telpās tika izveidota pop-up ierakstu studijas Subbūris. Šodienu laikā grupa kopā ar plaši pazīstamo producentu Kasparu Ansonu ierakstīja jaunu mini-albumu. Katru dienu no 18. līdz 21. februārim plašā apmeklētāju klātbūtnē tapa jauna dziesma, kas bija gan izaicinājums, gan piedzīvojums grupai un skaņu komandai. Dienas bija tiešām garas. Mūziķu darbs sākās jau no 1:00 dienā un beidzās 8:00 vakarā. Tomēr gandarījums par padarīto darbu esot bijis lielāks par nogurumu. Grupa savā daļradē reflektē mūsdienu patēriņa laikmetu, tādēļ arī radās ideja uzbūvēt ierakstu studiju iepirkšanās centrā un doties pretī tā apmeklētājiem, iesaistot viņus radošajā procesā. Jebkurš interesents varēja uzzināt un pat izbaudīt ierakstu procesu. Par cik brīžiem grupa aicināja apmeklētājus ierunāt vai iedziedāt skaņas un vārdus, tādējādi radot kaut ko unikālu. Bez pašiem mūziķiem Subbūrī varēja sastapt arī citas Latvijā pazīstamas personības. Pianists Andrejs Osokins, reperis Ozols un perkusionists Nils Īle piedalījās 1., 3. un 4. albuma dziesmas ierakstīšanā. Tikmēr Subbūra atklāšanas dienā gleznotājs Roberts Brastiņš radīja mini-albuma vāku, bet 2. dienā horeogrāfe Annija Glaudāne dalījās ar kafijas gudrībām, kamēr dziedātāja Katrīna Gupalo stāstīja par kaķiem un dzīves pārmaiņām. 3. pasākuma dienā sporta trenere Ilvija Belīcka sniedza ieskatu veselīgu smūtiju gatavošanā, bet raibo personību buķeti noslēdza ēdiena blogeris Pipars, gatavojot bēgeļus gan grupai, gan apmeklētājiem. Viss radošais process tika filmēts tiešraidē un bija vērojams visu grupas sociālo tīklu platformās, dodot iespēju piedalīties pasākumā nevien rīdziniekiem, bet visiem Subscriptum faniem gan Latvijā, gan ārpus tās. Subscriptum sastāvā ir 4 puiši – solists Kristers Rudzītis, bundzinieks Armands Runcis, ģitārists, bekvokālists Alvis Kozuls un basģitārists, bekvokālists Maikls Drobins.